Korporatīvie pasākumi ir neatņemama sastāvdaļa mūsdienas sociāli aktīva cilvēka dzīvē. Svarīgo viesu apmeklējums reizēm izskatās pēc teātra, ko no malas vērot ir daudz interesantāk nekā atrasties pašā epicentrā. Āzemēs ir tā, ka tu no glancēto žurnālu vākiem nonāc uz bulvāru preses vāku, tad tevis vairs nav. Nu skaidrs, tad mūsu valsts šajā ziņā nav izslimojis vēl mazsalīgs. Mīļā, bērnu slimības ir jāizslimo visiem. Kā viņiem neapnīk klīst no viena pasākuma uz otru? Es saprotu, tev darbs tāds. Viņiem pārējiem. Viņiem arī darbs. Sveika! Čau! Tu arī te viena? Nē, es ar draudzeni. Ar draudzeni es maz nezināju. Nē, tu nepārproti. Ar orientāciju man viss ir kārtībā. Vienkārši draudzeni bīda šo pasākumu, un es atnācu līdzi izklaidēties. Es iešu pabīdīt pasākumu. Nu jā, nekā interesanti, laikam te nav. Nav, jā? Tu tad nesavākti šodien? Jā, tiešām. Tu zini, man garstāvoklis prom zem nulles, es negribēju nākt. Ko tad nāci atzīmēties? Es nevaru laist vienu savu vīru. Viņš pēdējā laikā tā laiž pa kreisi, ka es vairs nezinu, ko iesākt. Un tu iedomājies ar mazgadīgajām. Es nevienai pat ļaunākai ienaidniecei to nenovēlu. Viņš tagad salaiž ar vienu oficiantu no franču restorāna. Viņš tur parasti iet pusdienot, un tad tur viņi saskatījušies. Nedomājies, viņai ir 19 gadi. Viņai nav ne izglītības, ne mērķa dzīvē. Mērķis ir savākt labi situētus vīriešus. Jā. Mēs ar viņu apprecējāmies augstskolā 1. kursā. Bērni tagad ir izauguši. Māju uzcēlām. Ko viņš saka? Viņš taisnojās? Kā? Viņš jau nezina, ka es zinu. Es taču viņam, es izliekos, ka es neredzu, nedzirdu un nejūtu. Man dažkārt ir tik grūti. Man ir jāizliekas, ka es neko nesaprotu, bet es viņam gribētu vienkārši sist un... bet tad šķiries. Kāpēc tu nešķiries? Tu esi normāli gudra sieviete. Tu bez viņa nevari iztikt? Es nevaru. Kas tad man paliks? Man tagad ir viss, un tad nebūs nekā. Es esmu pieradusi pie kaut kādām zināmām naudas summām, pie status, un tad tas viss tiks viņai. Līdz ko es pateikšu, ka es kaut ko zinu, viņš visur ies ar to blozgu. Kas tad tu naudas dēļ esi gatava ciest? Nu kā? Bet tā ir vardarbība pašam pret sevi. Bet tagad man ir viss, un tad man vairs nebūs nekā. Bez tam kā tad ar seksu? Ko tad es iesākšu? Te jums tur vētraini gultā? Vienreiz mēnesī. Bet tad man nebūs pat tās vienas reizes. Tad es būšu vienkārši nožēlojama šķirteni ar bankas algu. Nē. Tad man vairs neviens nesauks uz šitādiem pasākumiem. Tad viņš ies visur ar to savu sīko, ar to mazo palaistu. Un es būšu viena. Jā, es kā šādu situāciju varētu nosaukt. Seks par naudu vai seks aiz aprēķina. Un vai tā ir peļama lieta? Varbūt, lai nejauktu ģimenes idili, tas ir apsveicams. Atliek tikai pietēlot laimīgo sievu un visiem labi. Gan vīram, gan sabiedrībai. Tikai vai cena nav pārāk augsta. Labi, man arī jāiet. Un es viņai teicu, ka es nesaprotu, kā var dzīvot kopā ar vīru tikai mantas dēļ. Es gan saprotu. Mums vienkārši sievietēm ļoti patīk dzīvot skaistos iepakojumos. Nezinu. Dzīvē par visu ir jāmaksā. Manuprāt, delikāti veikt seksu un delikāti saņemta nauda par to, tas nav nekas slikts. Nezinu. Bet viņa izskatījās pelēka kā zeme. Visu laiku viņa nervozēja, viņa vēroja, kur ir viņas vīrs. Viņa uz līdzenas vietas apraudājās. Nezinu, man šķiet, ka tā drīz vien pa pieskaru var aiziet. Neuztraucieties, es samaksāšu. Ko es teicu? Dzīvē par visu ir jāmaksā. Labi būšu. Cikos? Nē, nepiešmalkšu, nē. Labi, atā buča. Ko tu tur čivināji? Ēžens zvanīja. Ēžens, tas zilais? Tu tak viņam atteici, ko viņš vēl grib no tevis? Ceru, ka es pārdomāšu. Bet tu tak nepārdomās. Nē. Kāpēc tu koķetēji? Es koķetēju? Jā, tu koķetēji. Nezinu.
Varbūt mazliet. Man ir nērti, ka es viņu piešmācu ar tām kāzām. Nu, tu tā kā viņam visu paskaidroji, nu Zana. Jā, es paskaidroju, bet sabiedrība ir nežēlīga. Tas spiež uz vājām vietām. Nabadzīņš, un tu būsi tā glābēja. Tu neaizmirst uzrakstīt grāmatu. Kā glābt nabaga geju no pasaules sabiedrības ķetnām. Bet es tiešām saprotu, kā viņš jūtas. Viņš ir publiska persona. Viņam visapkārt ir daudz neveselīga interese. Tad brīžiem ir jāspēlē teātris. Tu pati tam tici, ko tu tagad saki? Jā, ticu. Varbūt ne visam. Bet lielos vilcienos es domāju to, ko saku. Arī Valērijai beidzot bija jāsaka, ko viņa domā. Jo līdz šim viņa centās izlikties par beigtu un nekustināja intīmās tēmas lauku. Bet laiks skrēja vējs pārniem un nekas nemainījās. Par spīti visam, ko saka sieviešu žurnāli, viņi izlēma runāt. Tomēr katram sava āda un savs seksa gandarījums tuvāks. Sandra zina, mums laikam nekas nesanāks. Nerunā muļķības. Un kāpēc? Labi, es tev pateikšu atklāti. Nē, es tā nevaru. Es pat nezinu, kā to visu izstāstīt. Man tas tracina. Es vienkārši nezinu, kā to visu pateikt. Es nesaprotu, par ko tu runā. Nepārtrauc, man jau tā pati ir grūti paskaidrot. Saproti, tu man patīc. Tu man ļoti patīc, bet ir viens bet. Es nesaprotu. Tu seksa laikā runā. Cilvēkiem ir jāsarunājas. Jā, es tev piekrītu, bet tu runā seksa laikā. Tu visu komentē, tu saki, vai es drīkstu pieskarties tev šeit, vai es drīkstu nobučot tev šeit, vai nav par smagu šeit, vai tev ir viegli, vai man tagad fiksēties, ko man tagad darīt. Fiksēties? Jā. Tā gan es neesmu teicis. Tu saproti, kā es tagad jūtos? Man ar tevi gultā ir ļoti slikti, bet es gribu, lai būtu labi, saproti? Patīk? Patīk. Ņemsiet? Nē, man jau ir mājās. Man gan vairs nav. Kas tad notika ar čībiem metāt? Nē, vīrs aizgāja kopā ar visu pulti. Ļaunie vīrieši. Un kādu tad gribat? Lielu vai ļoti lielu? Ko tad? Televizoru. Jā, pavisam lielu. Ritīgi lielu. Man sauc Ivars. Mani Lauma. Daba nemīl tukšumu. Lauma bija viena. Un Ivars arī. Ļoti jauks puisis satika ļoti jauku Laumu. Abi papildināja viens otru. Viņš elektropreču veikala tīkla direktors. Viņa šķirta sieva, kurai vīrs atstāja visu mantību, izņemot televizoru. Ivars bija interesants, pieklājīgs un jūtīgs variants. Pats misters pilnība. Kaut arī Lauma pagaidām nevēlējās nopietnas attiecības, taču tādu eksemplāru atraidīt bija grēks. Šodien es jūs apkalpošu personīgi. Lūdzu. Jauki. Tur tālāk tie lielie televizori. Jā. 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 Šovakar. Nezinu, man meita ciemojas patreiz, jā. Ko tu saki? Balss? Kāda balss? Seksīga. Kad es čukstu. Vai piedod? Mazliet. Pagaidi mazliet, jā. Jā, es iziešu, lai es tev netraucētu, meitiņa. Es tev netraucēšu, jā. Emīlijai bija skaidrs, ka mammai ir jauns pielūdzējs, bet galīgi neizprotami, kāpēc mamma viņu slēpa un tēloja pilnīgu vienaldzību. Kāpēc nes būtu jātēlo meitas klātbūtnē? Labi. Arī nākamajā reizē ciemojoties pie mammas, Emīlija skaidri redzēja, ka mātei ir kāds noslēpums. Tu bērns atnāci. Mājās caurvējš, ej uz virtuvi, meitiņa. Ej uz virtuvi, nekasies. Caurvējš, es tev saku. Tu nav telefona šodien, tu vari man piezvanīt vispār. Mamā! Pagaidi, uzliec mums abām kafiju. Uzliec kafiju. Labi. Es arī tūlīt nākšu.
Jāra. Savukārt Valēriju joprojām nodarbināja viens vienīgs jautājums – piestrādāt pie abu kopīgās seksa kvalitātes vai šķirties. Valērija nolēma pacensties un ļoti saņemties. Šodien es tev noskupstīšu šeit. Es uzlikšu roci. Tad es tev vēl noskupstīšu arī šeit un šeit. Un drīkst es tev uzlikšu roku šeit. Viss! Man vienkārši pietiek! Pagaid, mīļāk, kas tev notiek? Pagaid, nomierinies. Nāc šurp, parunāsimies. Man no tās tavs runāšanas vēmiens nāk. Pagaid, labi, nerunāsimies. Nemelo, tu bez tās savas runāšanas vienkārši iztikt nevar. Tev visu laiku ir jābāvuļo, jārunā visu laiku. Pagaid, bet es taču neko tādu nepateicu. Protams, ka tu neko tādu nepateici. Tu visu pateici. Es eju gulēt uz otru Bet mīļāk, cilvēkiem taču kaut kad ir arī jāsarunājas. Līdz rītam? Nu, un tu viņam tiešā tekstā tā arī pateici? Jā. Bet viņš tev neko tādu nepateica. Nu, tas ir normāli, ka Džeka apvaicājās, kā tu jūties. Neko tādu. Normāliem džekiem, kuri seksa laikā nerunā, nekomentē katru kustību kā Sandras, viņiem tas ir normāli. Jā, bet Sandra gadījumā es vienkārši uzsprāgu. Nu, un tagad tu nožēlo. Jā, tagad jā. Nu, ko man bija darīt? Nu, izdomā varbūt kaut ko nevis ar vārdiem, bet ar darbiem. Liec viņam, es nezinu. Bet cik tad var to kunelīgu pārtīt? Es vienreiz gribu, kā normāli latvieši arī izsūnā ar pozām. Vali, tu esi radoša personība. Tu vari izdomāt kaut ko daudz vairāk par to savu pārtību. Tikai neiedzem to čela kompleksos citādi. Ja brauks tādā sauzās, ka viņš vispār ne uz ko nebūs spējīgs. Terēs, tu domā, ka es neesmu neko mēģinājusi darīt? Nu. Ok, nākamais stāsts. Been ID'd on the head? I thought I'm aware now. Right. I think I'm in trouble. You get a look at him? Zini, ko man viena draudzene stāstīja? Vajag smieklīgo ledu. Nu? Viņa ar savu vīru seksa laikā liek mutē ledenes sūkā. Tas tad baigais kairs. Valērija? Beidz. Es saprotu. Ko? Tas atkal ir stāsts par manu runāšanu seksa laikā, ja? Un tu šito visu izdomāji, lai piebāstu manu mutu ar ledenēm. Piedod. Jā, izrādās, ka vīrieši nevienmēr ir tādi bremzes, kā mums liekas. Ir situācijas, kur viņi iestrēgst un negrasās neko mainīt. Bet tad pēkšņi viņu prāts darbojas pārāk aktīvi. Valērija jutās pavisam nelāgi, ka tik ātri tika atmaskots viņas diplomātiskais gājiens. Paklauni, to gan es nezināju, ka tu vari būt tāda diplomāta. Es pat biju pārsteigta, ka man tāds vispār kaut kas ienāca prātā. Nē, no ko tik cilvēks nav spējīgs, tad, ka viņš ir gribošs mīlēties. Man viens pazīstam politiķa dēls teica par diplomātiju, salīdzinot. Diplomātija tā esot māka otram ietaisīt veselēt tā, ka viņam mutē paliktu viegla ogu garša. Ak, Dievs! Vali, tu man labāk pasaki, kas tās pa končām? Nē, tas ir pirms to slēpums. Tad, kad tev būs tāda problēma, nē. Kā te aptiekā nopirku 1001 nakts, 1001 zālīte. Māmu, mums ir jārunā. Tas arī diētim domāt. Māmu, kas notiek? Kāpēc tu tik nervoza? Varbūt tev mazāk jāstrādā. Māmu, mēs vienmēr esam vienotrai uzticējušās. Meitiņ, nu ko tu, protams, mēs uzticamies. Tagad es vairs neesmu tik droši par to. Es tev noteikti... Nu, ko, māmu? Beidz. Mēs esam bijuši vienmēr atklāts vien pret otru. Kas ar tevi notiek? Man bail par tevi. Es neesmu par to vēl pārliecināta. Māma zināja, ka tādu teātru vairāk spēlēt nevar, bet atrast īstos vārdus, lai pateiktu meitai taisnību, arī nevarēja. Tāpēc nolēma, lai notiek kas notikdams, lai meita ierauga visu pati savām acīm. Man drīkst. Mēs
Dzīve ir skaista. Kas te notiek? Augusts. Mam, kas te notiek? Mēs... Kas mēs? Emīlija, ir jābeidzinies spēlēt teātri. Man ir tik neērti, ka man jāslēpj savas meitas priekšā, vai ne, Augusta? Dzīve ir skaista. Jā, meit, es un Augusts. Mām! Lūdzu, bez scenām, tikai lūdzu. Dzīve ir skaista. Lūdzu, bez scenām. Man kaut kādīgi neliekas kopā šitā kombinācija. Vai diviņi ožamo spirtu vajag? Vai Gust no ātri ožamo spirtu, vai ne? Nu, tev taču nevajag ožamo spirtu. August, es esmu pārsteigta par tevi. Nu, pareizi, bet kā viņa lai jūtas, nu? Nokārtosies, meitiņ, tu taču vēlēs vai mammai labu iedzersim litierīti, iedzersim un viss nokārtosies. Tu taču jau nojauti, Emīlija, mīļā, nu viss būs labi. Tu vēli man labu, jā? Nu, redzi, nu viss nokārtosies, iedzersim, viss būs kārtībā. Nu, saprot, nu tā gadās, Ziga, nu tā gadās, bet viss būs labi, tu redzēsi, jā? Nu, viss, nu, būs. Vārdi neteikti norims uz lūpām, kā reibuši priekā. Sirds kā pirmoreiz tevi un sevi un vasaru jūr. Un mēs esam tai vietā, kur jūr. Debesīm priekās. Tajā vietā, jā. Kur starp mūžībām Dievam var klusēt un laimīgi? Arī Terēzai liktenis pēdējā laikā bija nesis pārsteigumus. Pēc Ralfa viltīgajām manipulācijām Terēzai likās kaut kas ar viņas intuīciju vairs nav tā kā agrāk. Bija vajadzīga korekcija. Un kā reiz šeit bija cilvēks, kas var palīdzēt. Oi! Jums drīz būs kāzas. Es varu pat teikt šo mēnesi. Man kāzas? Nu jā, kāzas. Tas nevar būt. Nu, kāpēc? Nu, tagad taču visi precās kādreiz. Tikai ne es. Bet draugs taču jums ir? Nē, nav. Tagad tā pagaidām. Nu, skatīsimies tā plašāk, ja? Nu, kāzas tas jau ir arī nosacīti. Nu, tā, piemēram, tas var būt jauns biznesa partneris. Kāds ir jūsu bizness? Jūs strādājat ar cilvēkiem, jā? Ko? Nu, ar cilvēkiem jau visi strādā. Nu, kā tad? Nu, es jau tieši tā domāju, jā. Nu, labi, ejam tālāk. Ejam tālāk. Jā! Jums būs jauns biznesa piedāvājums. Pagaidiet, es tagad neko nesaprotu. Tikko bija kāzas. Nu, bet biznesa piedāvājums, tas arī var būt kā tādas kāzas. Nu, skatieties globālāk. Nu, neskatieties tik ļoti viennozīmīgi, ja? Nu, tā arī var būt sava veida savienība, vai ne? Es taču zinu, ko es runāju. Ar labu nakti. Valērija, mēs tik sen to neesam darījuši. Man baigi garā diena šodien bija, es saguru. Dikti sāp galva, ja? Labi, dod šurp tās savas ledenes. Tu nopietni domā, ka tās ledenes... Mēģinam, dzīvojam tak vienreiz. Ok. Pēc pirmās zilnieces apmeklējuma Terēze jutās pavisam apmulsusi. Zilniece neko nepateica par intuīcijas atgriešanu. Toties nākotnē pareģoja kāzas. Lai arī ticība bija pabālējusi, tomēr tas Terēzi, kā jau jebkura sieviete, ieinteresēja. Tāpēc viņa devās nākamā salona apmeklējumā. Es esmu zilniece no dzimtas īstā. Mūsu dzimtā dzimst tikai meitenes, tikai meitenes. Tā. 3, 1, 2, 3.
Ko es redzu? Kāda laime? Jūsu liktenis. Es redzu. Jūs viena pati plašā laukā rokat zemi. Es roku? Netrauciet. Es redzu. Jums? Nē, nu tik miglains. Es gribētu vēl par to rakšanu. Jūs gribat teikt, ka man jāskatās plašāk? Jā, tieši tā. Plašāk. Jums ir bērni. Pēc skaita nevaru pateikt, cik. Un jūsu dēls. Man nav dēla. Nu, es teicu, ka te tā labi nevar redzēt jūsu meita. Man nav bērni. Nu, vai mīļā, es saku bērni, bet domāju jaunas idejas. Jā, es redzu. Ne, skaidri. Es redzu, ka jūs iznākat no kādas valsts iestādes. Nu jā, man bija darīšana ar advokātu. Jā, jūsu bijušais vīrs ir neapmierināts. Man nav vīra. Un es gribēju uzzināt par intuīciju. Mīļa, es saku vīrs, bet es domāju intuīcija. Tā, jaunas idejas. Labi, cik man jāmaksā? Tur ir cenāts. Man ir tikai karte. Jūsu pinkutiņu zināt? Bet jūs neredzat? Pastāst, kas par plūdlīnijām. Cik maigas, bet noteiktas. Smuka krāsa. Tikai vīrietis konstruktors ir kaut ko tādu uztaisījis. Nē, nopietni. Sievietes augs kičīgojām visu ciku cēku vai pārāk praktiski ir. Eižen, paklausies, ko mēs te darām? Tu mašīnu taisies pirkt? Nē, es vēlos tev mašīnu nopirkt. Bet man jau ir, man ir pavisam jauna un laba. Zaņuk, nu ļāj man sev paltināt. Bet kāpēc? Es taču nodarīju tev pāri. Tu man mūsi. Zaņuk, es esmu tevi iemīlējies. Ko? Pagad, tu vakar vēl niekojies ar puišiem un šodien tu mēģini man savaldzināt. Tev taisnība. No malas tā var izskatīties. Bet kas tad ir mainījies? Es šorīt piecēlos un sapratu, ka vienīgais cilvēks, ko es gribu redzēt savu gultā blakus, esi tu. Tikai tevi Zaņu. Paklau, Eižena, es esmu liela meitene. Es saprotu, ka tik vienkārši nevar mainīt orientāciju. Labi, nepracamies. Paliksim draugi. Jā, tas jau skan labāk. Man vajag draudzeni. Nē, nu pagaidi. Tu visiem varēsi teikt, ka mēs esam draugi. Un es tev arī uztveru kā draudzeni. Zaņa, ka es ļoti gribu būt kopā ar tevi. Saproti? Pagaidi, tikai draugi. Nu, tu, protams, tam noticēji. Tas ir teātris, nu. Vienkārši teātris. Nu, skaties, nu. Kino! Tu vienkārši esi sprukās. Viņam ārprātā vajag sievu, un tu nevar noticēji. Vēlēšanas tepat aiz stūra. Nu, viņš grib priekšvēlēšana pasākums apmeklēt kopā ar kundzi. Nu, meitenes, nu beidziet, varbūt tiešām viņš ir iemīlējies Zanu. Nekad tam neticēšu. Nekad. Tagad jau izklausās tā, kā manī pat gejs nevarētu iemīlēties. Paklausies, draudzīt, viņš to orientāciju, viņš tā nevar vienas dienas laikā nemainīt. Viņš vai nu ir, vai viņš nav. Un, ja vienīgais viņš ir biseksuāls, un tad viņam patīk gan vīrieši, gan sievietes. Un tādā gadījumā... Bet draudzēties taču viņi var. Skat mašīnu grib nopirkt. Jā, super. pērkama mīlestība paliek pērkama mīlestība. Zana, tu izies sabiedrībā un jutīsies kā tāda aktrise. Un kas vainas būt aktrise? Saka, ka ikvienai sievietei glaimo jebkura vīrieša mīlestības apliecinājums. Ļoti labi, ja tas ir vīrietis, kuru mīlam, bet visām ir patīkami arī tad, ja komplimentus izsaka pat kaimiņu bombzis vai ierēbs angļu turists. Un vispār, kā sauc gudru, iejūtīgu un skaistu vīrieti? Homoseksuālis. Nu, ko daram? Reku man mašīnu, braucam pie manis? Kas tev vienai bail? Nu, nē.
Es nopietni saku. Varam braukt arī pie tevis. Klausies. Dzirdi? Ko? Kāds klusums. Fantastiski. Labi, nu braucam. Kad tiekamies? Labi, rīt tepat šajā vietā, šajā laikā. Es padomāšu. Lauma nesaprata, vai nu viņš ir romantiķis, kurš atdosies tikai pēc 2 gadu draudzības, jeb arī viņš tēlo neaizskaramo. Nu, kā mēs pašas kādreiz studiju laikā. Jo ilgāk neļausies seksam, jo iekārojamāka būsi. Un cerams, ka tas nostrādās, domāja Lauma. Paņemam varbūt numuriņu. Ir jau vēls. Lauma jutās kā skolniece, kur mēģina savos skāvienos saķert lielo zivi Ivaru. Viņas galvā jau iedegās neona uzraksts. Varbūt es neesmu seksīga. Arī Terēzei likās, ka viņa ir strupceļā, dēļ saviem okultismu seansiem. Tomēr liktenis darīja savu. Ar Intu viņas draudzējās studiju laikos, un visi kursa biedri viņas dēvēja par māsām. Un ne tikai izskata, galvenokārt viņu abu līdzīgās dzīves uztveres dēļ. Arī šodien, kā izskatās, Dodienu māsas gāja līdzīga ceļa. Iepazīsties? Tas ir Edgars. Terēze ļoti patīkami. Mēs tikko kā precējāmies. Tu? Jā! Jā, es! Super! Jā! Wow, tas ir īpašs stāsts. Un pirms 2 gadiem man galīgi negāja atceries, ja? Un kādreiz kaimiņiem man saka, aizēja pie Indu Maijas. Tā ir tāda kaktu zīlniece. Es aizēju arī, es viņai stāstu tā un tā, man neiet un galīgi un tā. Un viņa saka tā, nāc 3 reizes pie manis un tev ies tā kā pa sviestu. Nu, ko es daru? Ko varu? Un? Nu, ko? Un? Nu, ko un? Nu, pēc mēneša satika Ežuki. Nu, tā. Pati saproti, ja? Pati saproti, ja? Apsveicu! Telefonu iedos? Mamma jau. Nē, taču. Tā Indu Maijai. Es tev aizsūtīšu vizītkartē, labi? Nu, tā, Terēze. Nu, tā. Ej, Ežuki. Atā, Terēze, atā. Labdien, man jūs Intī teica. Kurš? Nav svarīgi. Man ir 2 lietas. Es nesen biju pie zīlnieces, un viņa man pateica, ka man būšot kāzas. Es, protams, tam neticu. Un tas ir viens. Un otrs, es vairs nejūtu biznesu. Pazudus man tā jušana. Kādreiz bija, tagad nekā. Ko? Runā skaļāk. Es gribu zināt, vai es satikšu vīru. Tagad dzirdu. Tu. Tu viņu dabūsi atpakaļ. Aizej. Aproc. 4 latus. 4 latus? Latus. Te. Zem lielā ozola. Pagaidiet, ko es dabūšu apakaļ? Man tagad tiešām mati jārok. Mašīnas nav. Mans krustdēls tevi aizvedīs. Jā, es saprotu. Krustdēls. Te būs 4 lati. Paldies. Terēze bija vīlusies un nikna. Arī Indumai izrādījās kārtējais reklāmas triks. Zīlnieču ātrās palīdzības ešelons bija cietis sakāvi.
Viena parazitēja ar globālo skatījumu, otra runāja par nēsošiem bērniem, trešā lika zem ozola aprakt matus. Kur vēl trakāk? Tad, kad seks ir tikpat tāls kā zilnieču pareģojumi, nekas cits neatliek, kā saukt palīgā draudzeņu ātrās palīdzības ešalonu, jo Laumas Ivars turpināja spēlēt neaizskaramo. Es viena gudra netieku, kādu teātri viņš te spēlē, jums jāpalīdz, teica Lauma un nogādāja visas draudzenes savā liktenīgajā sākuma punktā. Viņu te ir tik tālu. Tie visi ir pārdevēji. Direktors varbūt tikai viens. Viņš vispār šodien darbā jau. Čau, Lāmiņ. Zana, ko tu te dari? Ko tu te dari? Ko es šeit esmu direktors? Vai jūs esat pazīstami? Jā. Mēs vienā augstskolā kopā mācījāmies. Uz vienām talkām kopā bijām. Jo tie bija laiki, atvainojiet. Tas ir viņš. Viņš ir tik foršs. Viņi nav pārgulējuši. Kāpēc? Patiesībā man arī tāds pats jautājums. Kāpēc? Tīvaini, kas viņam aiz zādes? Nu, var jau būt es neesmu pietiekami iekārojama, lai ar mani liktos gultā. Oi, nevajag teikt pavisam kaut kas cits. Varbūt viņš ir impotents. Nē, viņam vienmēr skolā ir bijušas draudzenes. Tā tad ērzās tagad ārstējas un ir slims. Ko meitenes apklečo čaļus? Kā tu uzminēji? Ibar, Jā. tev patīk bērni? Tu zini, kā pie viņiem tiek? Man patīk bērni, tādi maziņi. Un tu zini, cik Lauma gribētu bērnus? Jā, Lauma, cik tu gribētu bērnus? Nu, es vismaz kādus 10. Un katru no savas pasaules malas, tāpat kā Breds Pits un Anģelīna. Ideāla atbilde. Es lepojos ar tevi mazā. Iesim pameklēt atkaļķotāju. Ivara patiesos teātra spēlēšanas iemesls neparedzēja ne mani kursabiedrenes vērojumi, ne Valērijas pieredzes vērīgā acs, ne pati Lauma, kur sagaidīja vēl nebijusi pieredze. Savukārt es kopā ar Terēzi devos uz īsto teātri, kur bez profesionālajiem aktieriem izrādās varēja satikt arī kārtējo dzīves aktieru. Terēze, kāda tikšanās? Paskaties, cik ziemas un vasaras neesam tikušies. Es tev atklāšu noslēpumu. Tu ļoti labi izskaties. Ja kas mani var satikt katru dienu manā birojā? Jā, birojā. Birojas tev arī ļoti labi izskatās. Starp citu, kurš to taisīja interjeru? Man tagad ir padomā viens projektiņš. Raimond, neizlocies, es tev par parādu prasu. Nu, Terēzīte, nu beidz. Nu, tu taču zini, kā tas ir. Ir krīze un man mainījās grāmatvedis, un kamēr mēs tur visu sakārtojām, bet nauda būs. Būs, neuztraucies. Rēķins jau praktiski ir parakstīts. Kaut kā tas viss neizklausās pārāk ticami. Beidz, Terēze. Viss būs kārtībā. Jau nākamajā nedēļā. Būs. Meitenes, man ir ideja. Starpbrīdī ejam uz bāru. Es uzsaucu Don Perignon. O, Raimond, nu nevajag tā tērēties. Terēze, обижайте. Parādā palika. Kas viņam naudas nav, visi blondīnē ieliek. Es taču nezinu. Galvenais, ka tā summa ir niecīga. Niecīga? Viņš taču skaitās miljonārs. Tur ir tā lieta, visur viņš plātās ar to savu naudu, man pāris tūkstošus nevar atdot. Galvenais, ka tiesā un sūdzēt arī nav jēgas dēļ tādas summas. Turbūt tiešām viņam slikti ir. Krīze tā. Miljonāri arī cieta. Kāda krīze? Viņš man parādā jau ir no traknajiem gadiem. Un tad, starp citu, bija nevis krīze, bet inflācija. Oho, Terēze,
paskaties. Aha. Vai, Terēzes Jaunkuns, man nav naudas, ko jums atdot parādu. Nav, galīgi nav. Visu pēdējo naudiņu samaksāju nopērkot jauno džipiņu, lai es varētu piedalīties rallijā. Terēzes Jaunkuns, saprotiet man. Un vispār man nav laika tagad ar jums runāt. Man ir jāpozē dzeltenās preses fotogrāfiem. Jā, fotogrāfi, ko mums redziet, lūdzu, šeit ir 3 no maniem pēdējiem auto. Šis ir ļoti, ļoti labs modelīts, jā. Šim ir zelta diski, lietie zelta diski, jā. Bet taču viņam ir lietie zelta diski. Kā teikts klasikā, dzīve ir teātris. Un aktieri esam mēs visi. Tikai kurš vairāk, kurš labāks. Dīvaini, ka mums cilvēkiem patīk lomas, kas mūsuprāt ļauj mums izskatīties labākiem un spožākiem, pat tad, ja seguma tam nav. Un skatītājs uzreiz redz aktieru spēles kļūdas. Laikam teātris paša acīs mums ir svarīgāks. Nav zelta disku. Viss, šivu rīju, kāda zelta diski. Paklausies, saproti? Nauda ir. Redzi naudu? Nav.